Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, pirmkārt es gribētu pateikties par iespēju būt kopā ar jums. Tas ir liels gods priekš manis. Es to ļoti labi izjūtu un jūtos gandarīts par to, ka šī komanda ir aktīva, darbīga, domājoša. Un es ceru būt bagātā ar panākumiem. Pirmais, ko es gribētu teikt par Eiroparlamenta lomu, eirodeputātu lomu, ļoti grūti būtu runāt par to, ka Latvijas deputāti var kaut ko ļoti stipri ietekmēt vieni paši Eiropas parlamentā. 9 deputāti no Latvijas ir tikai viens piliens deputātu jūrā, jo šodien, teiksim, Vācijas deputāti varētu bloķēt visas Baltijas valstu deputātu pieprasījumus. Bet nu ne par to stāsts. Runa ir par to, kādi uzdevumi stāv priekšā mūsu pārstāvjiem. Šeit es personīgi redzu divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka, ja mēs runājam par katras nacionālās valsts labklājību, par to dzīves līmeni, dzīves vērtībām un par visu pārējo, šeit ir tā ekonomiskā sadarbība un līmeņu kohēzija vai izlīdzināšana. Tā, lai, teiksim, nebūtu, ka ir pirmās, otrās, trešās šķiras dalību valstis vai pirmā, otrā, trešā viļņa dalību valstis. Līdz ar to pamata jautājums, par ko būtu jāpēt un par ko jāizstājās deputātiem no Latvijas, ir budžets. Jo šodien Eiropas parlamentā tas ir viens no galvenajiem lēmēju jautājumiem, ko risina deputāti. Budžets. Kāds viņš būs? Kad sākās pandēmija, Eiropas komisija izdarīja pirmo lietu. Viņa bija paņēmusi bankas kredītu, lai sektu izdevumus saistīts ar pandēmijas likvidāciju zem Eiropas budžeta garantijām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Eiropas budžets, Eiropas Savienības budžets veidojās ar deficītu. Tas deficīts ir sedzams no dalību valstu iemaksām. Kā jūs atceraties, jo lielāka dalība valsts, jo lielākas iemaksas, jo lielāka teikšana arī tur ir. Bet balsojot par budžetu, mēs balsojam arī par savas valsts nākamo dzīvi. Otrs moments šeit ir par to, kādā virzienā šis budžets būs uzbūvēts. Šodien ļoti daudz bija runāts par to trako atmosfēru, kas valda pasaulē šodien. Pēc otrā pasaules kara pasaulē konflikti sāka vairoties un pietuvināties Eiropai. Pēdējais konflikts, kas izveidojās jau pašā Eiropas teritorijā, tā ir Ukraina. Līdz ar to šodien pa visā pasaulē, un ne tikai Latvijā, veidojās baiļu un nedrošības atmosfēra, kas cilvēkos izsauc un rada agresiju. Jo tad mēs sākam meklēt, kas te pie tā ir vainīgs. Un tad mēs sākam meklēt to vienkāršāko iemeslu, kāpēc, uz ko var norakstīt arī visu to diskomfortu, kas rodās cilvēkā. Un tāpēc jautājums, kas stāvēs Eiropas parlamenta deputātiem, visiem, tā skaitā arī no Latvijas, kāds ceļš ir ejams. Vai tas, kas bija ielikts, ieguldīts sākumā, kad veidojās Eiropas Savienība kā ekonomiskā apvienība, jeb tā ir militārā apvienība, kas ir domāta kara seku likvidācijai, iesaistoties pašās karos. Līdz ar to, kādas tendences budžetā būs paredzētas, no tā būs atkarīga arī turpmākā dzīve. Te ir galvenā deputātu loma. Miers vai karš. Trešais moments, par ko arī ļoti svarīgi atcerēties. Eiropas deputātiem šī sasaukumā stāvēs priekšā viens ļoti nopietns jautājums. Kā pārveidosies Eiropas Savienība turpmāk? Jau ilgus gadus norit diskusijas Eiropas Savienībā, visā Eiropas Savienībā
par to, vai centralizēt varu Eiropas Savienībā vai decentralizēt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē elementāra lieta, teiksim, šodien svarīgākās problēmas tiek risinātas konsensusa veidā. Tas nozīmē, ka kaut viena valsts iebilst pret kaut kādu likuma normu vai pret kaut kādu rīcību. Šī norma nevar būt pieņemta. Ir runa par to, un ļoti aktīvi tiek reklamēts un aktivizējās šī propaganda par to, lai būtu sākumā tā saucamais vairākums, kā viņš saucas, 2/3, jā, tas kvalificēts vairākums, jā, kvalificēts vairākums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, teiksim, katras atsevišķas valsts pie budžeta vai pie regulu pieņemšanas vai var ignorēt. Jo, teiksim, jau šodien ļoti interesantas lietas notiek Eiropā. Eiropas Savienības, Eiropas komisija nosaka zvejniecības kvotas Baltijas jūrā. Es saprastu, ja to lemtu Baltijas jūras valstu. Bet šeit lemšanā piedalās Malta, piedalās Grieķija, un tā tālāk un joprojām. Ja? Runājot par diezgan lokālu jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs tieši priekš Latvijas. Un tādu piemēru ir ārkārtīgi daudz. Šeit var runāt par katru no problēmām, par kuru šodien jau bija diskutēts un ļoti daudz, kas bija pateikts. Bet viena lieta, kas man personīgi ļoti rūp un ļoti uztrauc, tā ir mūsu bērnu un mazbērnu nākotne. Tas, man liekas, ir jautājums numur 1. Ja mēs nevaram paredzēt, kādu nākotni sagaida mūsu bērni un mazbērni, tas nozīmē, ka mēs droši nevaram dzīvot šī pasaulē. Es katru gadu stādu ziedus. Vakar es biju tirgu, lai nopirkt ziedu stādus. Es to daru vairākus gadus pie vienas tās pašas sievietes, kur audzē šos stādus. Viņai ir 6 mazbērni. Sākumā viņai tas darbs palīdzēja pacelt tos mazbērnus. Un es prasu, ko tā viņi tagad nodarbojās. Un izrādās, ka visi mazbērni jau ir izauguši. Viens dzīvo Nīderlandēs, otrs dzīvo Lielbritānijā, 3. Vācijā, bet mājās ir palikusi tikai vecmāte. Tā ir vislielākā traģēdija. Mēs varam runāt, cik mēs gribam par atgriešanas programmām, ja mēs nenodrošināsim tādu dzīves līmeni, ne tikai materiālo dzīves līmeni, bet intelektuālo, morālo, garīgo, tādu šeit uz vietas. Bez tā mēs nekur tālāk neiesim, jo bez jaunatnes nav nākotnes. Bez nākotnes nav neko, nepaliek nekas, uz ko vajadzētu cerēt, un nepaliek arī tās vērtības, par kurām mēs visi iestājamies. Es gribētu novēlēt arī jauniem deputātu kandidātiem panākumus šīs vēlēšanās, kaut tas būs ļoti grūts un ļoti smags darbs. Es ļoti gribētu novēlēt jums visiem arī nepamest, neatslabināties, ja, teiksim, tie rezultāti varbūt nebūs tādi, kādus gribētos sagaidīt, bet galvenais ir domāt par to, ko var izdarīt, ko vajag izdarīt, un kas mūs sagaidīs šāda veida darba rezultātā. Paldies!